nekad nedrīkst būt klāt bērns, ja jūs runājat ar vecāku par bērnu grūtībām. Tāpēc, ka bērns pats nevar pastāstīt, kāpēc viņam ir grūtības, neviens bērns negrib, lai viņš būtu kaitinošs, lai viņš būtu traucējošs, un tas, ka viņš netiek galā, un viņš vēl dzird par to, ka viņam stāsta, bērns jūtas vēl vainīgāk, un viņa uzvedība var palikt vēl sliktāka, un pret pedagogu tā attieksme bērnu var mainīties uz vēl sliktāku pusi, tāpēc, ka vienkārši bērns nezina, viņš nezina, kā uzvesties labi, kas viņam ir jādara, un tad viņam ir tās dusmas, un viņš viņas izgāž. Tāpēc nekad nenāk bērnu klātbūtnē, ka viņš nepild uzdevumus, nepieraksta, staigā apkārt pa klasi vai pa grupiņu, notiek rīt aplīdz, bērns vienkārši pieceļās un aiziet. Tur apakšā ir iemesls. Tas parasti nav izlaišana. Bieži domā par to, ka, ja bērns ir izlaists, es gribētu teikt, ka nevienā procentā tā nav taisnība, tāpēc, kad izlaists bērns ir ļoti viegli koriģēt. Bet bērniem, kuriem ir apakšā kaut kāda neiroloģija, ir ļoti grūti koriģēt, un tas prasa laiku, zināšanas un tam līdzīgi.